Sveiciens podkāstā Ultraspēks! 20. epizodi man šī podkāsta vadītājai Ievai Ceplušai ir prieks iesākt ar dažiem sveicieniem. Pirmkārt, sveiciens Dieva suns titulu ieguvējiem, un kā jau pamanījāt, viens no Dieva suņiem ir arī šoreiz ciemos pie manis Ultraspēkā. Taču pirms ķeramies klāt pie epizodes, man būtu grēks nepieminēt, ka pat pieveicu vienu ultramaratonu 136 km garumā, dodoties no Dubultiem uz Kolku. Sveicieni visiem, kas to izdarīja, īpaši sveicieni diviem Ultraspēka viesiem, Viktoram Suborinam, kas uzmundrināja startā, un man bija tā laime viņu satikt arī vairākas reizes trasē, tas noteikti man deva Ultraspēku, kā arī manam ceļabiedram Tomam Grēviņam, ar kuru tika piedzīvots vēl viens kilometriem bagāts sportisks izaicinājums, kā arī kopā tika pieveikta abu pirmā kārtīgā ultra, kā jau februāra Ultraspēka epizodē solījāmies kādreiz kādā ultrā piedalīties, tas ir izdarīts. Man ir arvien lielāka pārliecība, ka ultras izmaina dzīvi. Tev ir vajadzīgs ultraspēks, lai ultramaratonā piedalītos, taču tikai piedaloties ultramaratonā tu vari apzināties savu patieso ultraspēku. Es ticu, ka šī pieredze man palīdzēs arvien labāk saprast ultramaratonistus un par ultrām vēstīt arvien vairāk un labāk. Bet pie epizodes. Sveiciens arī Stirnbukam ar 10 gadi, kura svētku ballītē Šlofenbekā tika godināti 16 kungi, kuri pirmie ieguva izturības skrējiena Dieva suns titulu. Šiem kungiem izdevās nepilna mēneša laikā pieveikt ultramaratonu Rīga-Valmiera, Vilkaču maratonu un Stirnbuka vilka distanci. Šajā epizodē tiekos ar Dieva suni, cilvēku, kas apzinājies savu ultraspēku, Kristapu Cauni, un runāsim tieši par šiem 3 skrējieniem un sajūtām šajā titulā. Epizodē uzzini, kāda ir Dieva suns pēcgarša un kā gaudo Dieva suns. Epizodē uzzini arī to, kā noskriet ultramaratonu treniņos nenoskrienot nevienu kilometru. Kāpēc cītīgi jālasa sacensību nolikums, kā arī to, kur slēpjas Kristapu ultraspēks, kad tiek piedzīvotas halucinācijas un zemākie punkti, lai tomēr ultru finišētu ar smaidu. Kristaps par ultrām saka tā: vienkārši ir jāskrien. Un es ceru, ka šī epizode tevi iedvesmos tieši tik vienkārši ikdienā skriet, un, ja tas ir tavs mērķis, tad nākamajā sezonā veiksmīgi izcīnīt Dieva suns titulu. Un, ja runājam par skriešanu rudenī, tad tumšais laiks nav aiz kalniem, un ir svarīgi atcerēties par drošību treniņos, valkājot atstarojošo vesti. Un man ir liels prieks paziņot, ka vienam no jums klausītāji būs iespēja pie tādas tikt, jo šī epizode ir tapusi sadarbībā ar Angiko vestēm. Viss, kas tev jādara, lai tiktu pie stilīgās un drošās Angiko atstarojošās vestes, klausies ultraspēku, dodies uz Facebook profilu un zem ieraksta par šo epizodi ieraksti komentārā, kas tev ikdienā sniedz ultraspēku. Tieši tik vienkārši, un laimīgais vestes ieguvējs tiks paziņots 25. septembrī. Šodien Ultraspēkā tiekos ar Kristapu. Man ir liels prieks tevi šodien satikt Ultraspēkā. Čau! Čau! Man arī prieks, kad es saņēmu uzaicinājumu. Atzīšos, es gaidīšu uzaicinājumu un beidzot sagaidīju, man prieks bija ierasties. Un arī kā labs nāk ar gaidīšanu. Klausies, man uzreiz pirmais jautājums. Kā gaudo Dieva suns? Skarbi, reizēm pat depresīvi, bet ar 3 finišiem, 2 neglītiem, viens glīts. Kā tad jau par tiem arī parunāsim. Bet sākumā es gribu jautāt, kā jau visiem, tas ir lēmums, kas visus mūs vieno, kas satiek šajā podkāstā, un varbūt arī daļa klausītāju. Kā sākās tavs skriešanas ceļš? Visai interesanti. Man skriešana riebās tā līdz kaulam līdz 20 gadu vecumam. Es aizbraucu uz vienu vasaras semināru nometni, kur papildus intelektuālajai daļai bija arī sporta nodarbības, dažās fiziskie vingrinājumi un mazliet skriešana.
Un pa 5 dienām bija 20 sporta nodarbības, 4 dienā, pirms brokastīm, pirms pusdienām, pirms vakariņām, un varēja piecelt tevi 2-3 naktī un ejam sportot. Un atgriežoties mājās pēc šīs 5 dienu nometnes, likās, kaut kā pietrūkst un iešu paskriet. Noskaistos 3,3 km likās tik pretīgs sajūtas un tā, ka riebjās un kāpēc to cilvēku dara. Jā, nē, es neskriešu vairāk. Pagāja 24 stundas. Jāiet paskriet, jo kaut kas pietrūkst. Gāju paskriet, tā tiešām pašas sajūtas, arī ko 3,3 km. Likās, tas tik pretīgs ieradums, kāpēc cilvēks skrien. Un ar tādām sajūtām skrēja kaut kādas 2 mēnešus, viens izlaižot varbūt tās kaut kādas 4-5 dienas. Tad kaut kādā brīdī, ja es noskatu 3 km, varbūt es noskatu 4 km, 5, kaut kādā brīdī sazīmējas 7,5 km aplīt, un tā pamazām sāka distanci augt. Bet es saprotu to, ka tev nav šobrīd oficiāli rezultāti ne 5, ne 10, ne 21 km distancē, tev ir maratons. Jā, man ir maratons, un mazās distances neteiksim, ka nav zunā, bet ja man uz kaut kādu pasākumu jābrauc ilgāk nekā es pavadu distancē, man kaut kā nav motivācijas vēl skriet kaut ko tik maziņu. Un tad no šī riebuma, kurā brīdī tas ir kļuvis par vai dzīvesveidu, vai patiku skriet, vai joprojām tas ir vienkārši nesaprotu kāpēc, bet to daru? Kaut kādā brīdī tas joprojām ir, es nezinu, kāpēc es to daru, bet varētu drīzāk tas bija izaicinājums sev, cik es varu. Jo bija brīdis, kad likās, 15 km būs maksimums, man tā kā vairāk diezvēs spēšu, vienā brīdī pat jau 20 km likās. Kur vairāk augt, un tad kaut kādā brīdī skrienot apkārt Čižas zeramā likās 26 km arī ir pievarami. Tur 4 gan pietrūk, varbūt smags aplīts, bet 26 km likās, tas vairāk gan tiešām nebūs. Tad diezgan veiksmīgi satraumējos, un tad 17. gadā, 1. janvārī izdomāju, jāatsās skriet. Un sāku ar 21 km, un tā arī auga, kā saka, aptīt. Un kaut kādā brīdī sāku skatīties uz 30 km, un tad likās, 40 km toreiz Siguldas kalnu maratonu likās, tas būs, kā saka, maksimums, kur vēl vairāk, jo uz ultrām vēl tajā brīdī neskatījos. Bet tad kaut kā paziņu uzaicināja skriet Valkā, 1 km labdības skrēja, likās, Rīgas līdz Valkai, kāpēc jābrauc ar 1 km? Tur bija opcija 25, 50 un 100, likās, 25. Es skrēju 40 km, kāpēc 25? Likās, 50 km. Kāpēc gan nē? Un, kā saka, pirmais ultramaratons 50 km palīdzam 4 stundām, ne, 5 stundām. Tā kā tur dažs seklis 5 stundām pietrūka. Kā diezgan iespaidīgi, un tā tas bija Āķis Lūpā arī ultrās? Jā, tas bija Āķis Lūpā, tas bija 17. gads. Gadu noslēdz ar ultramaratonu, un tad 18. gadā sāk skatīties, kas ir vēl, kā saka, piedāvājumā. Tad sāk skatīties, kas ir Rīga Valmiera, tad CS Eko trail, Siguldas kalnu maratons pilnais. Tad vēl paspēja aizbraukt uz Kuršu kāpu, noskriet 75, tie pa smiltiem, kas bija līdz šim, es pat nezinu, skarbākais, pretīgākais skrējiens, bet ir plāns atgriezties. Un tad, es kopumā salasīju, pat 200. gadā, 1,80, 2,70 un kaut kā tur 70 arī kaut kas bija. Un, ja atgriežamies pie šīs traumas, tas bija skriešanas dēļ vai kas notika? Es dejoju un kaut kādā neveiksmīgā kārtā, kad netos celsē potība, bija tas, kas sāka sāpēt un dejošana atmetu, skriet varēja laimi, bet nebija tā, kad baigi uz kaut ko tiecos. Un rekā, šobrīd mēs sēžam un tu esi viens no Dieva suņa titulu ieguvēju. Šajā reizē esam satikušies, tad ir tikai loģiski, es vēlos izcelt tieši šos 3 skrējienus, kuri bija jāveic, lai tiktu pie šī titulu un iespējams noskaidrot kaut kādu formulu vai, galvenokārt tavu pieredzi, kā tev tas izdevās. Un jā, sāksim pēc kārtas. 3. jūnijas, Rīga Valmiera. Tavs finiša laiks 16 stundas, 39 minūtes un 4 sekundes. Par Rīgu Valmieru kopumā tev ir 4 finiši, vai ne? Jā, 4 finiši, bet... 5 starti? Jā, 5 starti, bet neviens finišs nav tā, kad patiktu. Jo, lai Rīgu Valmiera ir kaut kāds lāsts uz maniem un vienmēr distancē ir kaut kādas ķibeles, kas liedz skriet arī atlikušos 20, 30, 40 km. Arī šis gads bija ne bez problēmām.
pusē, kas ir ģīmju kontrolpunkts. Sapratu, ka nereāli spiež vienu kāju un bež divas pirksts. Paskatīt nevarēju, jo sāpes gāja tā visu ķermeni, un es biju pat ne soļā tālu un līdz tam, lai es izstātos, bet kaut kādā brīdī tas Dieva suns likās, es varu aiziet, lai vai kas es varu aiziet. Es sazināju vecākus un atvedu man rezervu kurpes, kad bija bišķi lielāks, neteicu, ka bija ideāli, bet bija ciešami, un skrienot, ejot, tik līdz Valmierai, bet tas finišs joprojām nav tas, ko es gribu no Rīga Valmiera. Kas ir tas, ko tu vēlies? Noskriet visu distanci, nevis kaut kādas 20, 30 vai 40 km vienkārši noiet. Gribas noskriet, tā kad ar prieku, ne tikai par finišu, bet par visu laiku trasē pavadīts. Nav noslēpums, ka ultradistancēs lielu daļu sastāda tieši treniņu plāns un treniņos izdarītais, un atceroties tavu pieredzi pērn, ļoti interesantu, manuprāt, šajā podkāstā neaprakstīta pieredze ir tas, ka Rīga Valmiera sagatavošanās posms tavā gadījumā bija nenoskriets neviens kilometrs. Kā tā sanāca? Vienmēr bija tā, ka rītdien uzskriešu, šīdien uzskriešu, un beigās ir Rīga Valmiera starts, un saprotu, ka ir noskriets tieši 1 kilometrs. Bet labā ziņā ir tas, ka man darbs nav sēdošs, es dienā aktīvi kustos, staigāju pa mežu, vidēji dienā tiek nostaigāt kaut kādi 11 kilometriem ar visu darbu instrumentu, līdz ar to kaut kāda bāze tam visam tiek saglabāta un ķermenis, kā saka, ir kustībā un darbībā. Un kā tev šķiet, vai tev tajā brīdī bija arī kaut kāda doma, ka tu mēģināji parādīt, ka viss ir galvā šajā skrējienā vai vispār ultrās, ka tomēr galvenos lomu spēlē tā psiholoģija? Teiksim tā, šeit bija kaut kāda daļa no psiholoģijas un kaut kāda daļa no treniņiem, jo kājas, ja nemaldos, pārstājas sakarīgi darboties pēc 64. km kontrolpunkta. Visur pārējais varēja skriet tīri pieredzīt, tas kā sadala skrējienu un ko dara katrā kilometrā, tas ļauj tiešām aizskriet sakarīgā laikā līdz tam 67 km. Pēc tam, kad sākās problēmas ar tulzdām, un tas principā pielika punktu, kāpēc sanāca tā kā sanāca. Bet kā tev šķiet, vai vispār ultras tā var skriet netrenējoties? Nē, tā nedrīkst darīt un tā nevajag darīt. Un pēc šī gada kādas tev bija sekas vai nemainījās, vai tu vienkārši izgāji uz pieredzi, kā bija toreiz, kā tu atceries finišā? Ja salīdzinām šo gadu, tad šajā gadā bija pāris treniņi, viņi varēja gan bija tīri pa kalniem, kaut kādas, varbūt negluži 10 reizes, bet to tam pāris aplīšu pa ārkalnu, tā kā tas bija galvenais treniņa vieta. Vai tas palīdzēja īsti nezinu, jo salīdzinoši ātri bija tas, kad skriešana jau palika otrā plānā, varēja bija spēja izdzīvot un pārnēst arī to, kad finišs būs un skriešana kā tāda pat neeksistēja. Pārskatīju, gatavojoties šai sarunai kaut kādas ātrās intervijas, kas man ir bijušas ar tevi, un vienmēr pirms starta, pirms Rīga Valmiera, tu saki, ka tev nav satraukumu. Kā tā var būt? Ja godīgi īsti tam nemāk izskaidrot, pat grūti aprakstīt, jo, tu visi esi, nezinu, ko varēja izdarīt, tu izdarīji, un atletika uzdēt startu, un tas ir viss, tajā īstajā brīdī pirms starta, par ko tu vēl stresos, īsti jau ne par ko. Tu zini, kam tu esi gatavojies, kas ir priekšā, un atletikai noskriet. Bet vai tev ir vieglāk, ka tu zini, kas tevi sagaida, vai tomēr pirmajā reizē, ka tu nezini, kas ir tie 107 kilometri? Reizēm palīdz tas, ka tu zini, kas tas ir trasē, tu plus mīnus saprot to, ka tas ir tas kilometrs, un saprot to, ka cik tālu līdz finišam ir. Bet reizēm tas traucē, jo zini to, ka vēl ir tikai kaut kāds kilometrs un vēl ir tik daudz jāskrien. Tā kā tas ir dalīts jūtas par to visu. Ja runājam par brīdi pirms starta, nevienā citā skriešanas pasākumā es neesmu ievērojis to, ko esmu ievērojis Rīga Valmiera. Pirms starta ļoti daudziem skrējējiem ir kaut kāda tāda sava rituāla, vai ko viņi veic pirms tam, vai ko kurš dara. Ko tu dari pirms starta? Cik laicīgi tu ierodies? Kāds ir tas brīdis? Viss atkarīgs no tā, cikos izbrauc ārā no mājas un ar ko es izbraucu. Un
īsti rituāli nav. Atbrauc, saņem numuru un galvā vēl pārskatu domas par to, ko darīšu kontrolpunktos, ko ēdīšu, ko neēdīšu, kas tajā brīdī, nezinu, vēderam ir labāks un tam līdzīgi. Tā kā kaut kā tur mantru skaitīšana, tas laikam nav priekš manis. Nu jā, tas tāds viens cits tur vēl paguļ, cits parunājas, cits skolu vēl dzer, cits vēl kādu banānu apēda. Vai tu esi runājīgais pirms starta, vai tu labāk nolien stūrītī un netraucējiet mani? Es parasti daudz runāju, līdz ar to uzrodas kāds paziņa, ar ko runājam par skriešanu, iesmējam par skrējējiem, un tās laiks tiek pavadīts līdz startam. Tā kā tajā brīdī, kad ar kādu runā, tad par kaut kādu stresu, un tas vispār netiek domāts, un līdz ar to tas viss ir pamierīgu. Bet vai tā ir bijis vienmēr, ka tev ir tas miers pirms starta, vai pirmās reizes bija citādāk? Pirmo ultru es īsti neatceros, ko es darīju, ko nedarīju, jo tas bija tas, kad uz ko es braucu, es īsti nezinu, vienkārši es braucu, jo tomēr Rīga valda, ka tur bija kaut kāds 2,5 stundas ceļojums, tā kā grūti pateikt, kā es jutos pirms pirmās ultras. Jā, ja runājam par Rīga Valmiera, tad tu ļoti daudz uzsver šo labdarības nozīmi šim skrējienam, un tu esi teicis, ka nav būtiski cikos un vai tiek sasniegta Valmiera. Svarīgi ir doties cīņā un palīdzēt kādam, kuram ir grūtāk veicies skriet, lai palīdzētu. Vai tas ir galvenais mērķis, kāpēc tu piedalies gadu Rīga Valmiera? Ziedojums skrējiens, tas ir laikam galvenais iemesls, kāpēc pēc pirmās reizes bija nākamās reizes, jo tagad es noskatu pašu pirmo Rīga Valmieru, likās, viss šis ir izdarīts un vairāk nē, bet pēc gada pārtraukuma likās jādod atkal cīņā, jo tajā brīdī, kad saproti, kad tu vari kustēties un tev ir kustība brīvība, mēs ikdienā to nenovērtējam un bieži vien aizmirstam, un tajā brīdī, kad es savu skriešanu spējam kādam palīdzēt, tad ir grūti nedoties šajā cīņā. Vai grūtos brīžos trasē tevi motivē tas, ka Valmierā gaida sargeņģelis? Pat ļoti bieži ir tā, kad tu skrien un vienā brīdī tu aizdomājies par viņiem, par to, ka man varbūt tikai sāp kāja, varbūt ir kaut kur uzplāst tulzni, kas varbūt nedēļas laikā atzīst un atkal varēs doties nākamais izaicinājumos, bet tiem sargeņģeļiem viņiem vēl ir garš ceļš priekšā, līdz ar to tā man tulzna ir tīrais sīkums. Viens ir šis labdarības aspekts, bet vai tev ir vēl kādi mērķi, kad tu katru gadu piedalies Rīga Valmiera, vai tas ir, kā tu minēji, uzlabot to, ka tu noskrien visu distanci, vai varbūt pašas sajūtas, kādi ir tavi mērķi? Tas mērķis jau tika sākumā teicis, es gribu vienreiz noskriet Rīga Valmiera bez nekādām problēmām, bez nekādām, nebūšanām, visu pārējo. Tā, ka tiešām tu sāc skriet un varbūt dažos kontrolpunktos piestāji kaut ko izdarīt, un tā, ka tev viss skriens ir vienmērīgs, lai nav jādomā par kaut ko, kas ir liekas. Bieži vien šajā podkāstā esmu sarunājusies ar cilvēkiem, kuri stāsta par to, ka ātri kontrolpunktā paņemu želeju, skrienu tālāk vai vispār neapstājos. Bet tu noteikti esi cilvēks, kas ir pavadījis kādu laiciņu kontrolpunktos. Pastāstīji, kas tur notiek? Pirmkārt, svarīgākais ir atpūtināt prātu, lai saprastu, ko ķermenim vajag ieēst, kas ir jādara un kas nav jādara. Un tikai tajā brīdī, kad ķermenis ir atpūties, prāts atpūties, tad sāc saprast to, ko ēst, ko neēst un cik daudz tu drīkst ieēst. Cik ir bijis ilgākais laiks, ko tu esi pavadījis kontrolpunktā? Šo labāk nezināt, jo šogad Rūbens kontrolpunktā man mēģināja pierunāt reizes, man liekas, 5 izstāties, jo es tur izties ļoti bēdīgs. Bet es teicu, viss būs kārtībā, un es turpināšu doties cīņā. Tā kā tas bija ļoti ilgs laiks. Tas bija vairāk par stundu? Aptuveni kaut kas tāds. Normāli, bet redz, finišs sasniegts, un pat vēl pat laiciņš bija vēl palicis diezgan. Vai tev ir bijusi atbalsta komanda, kad tu skries Rīga Valmiera? Tajā gadā, kad es izstājos Garkalnē, man bija paredzēta atbalsta komanda, bet par cik es izstājos, tad es vēl neesmu izbaudījis, kāds ir, kad Rīga Valmiera atbalsta komanda. Kas togad notika? Kāpēc tu izstājies? Sabeidz potīt jau salīdzinoši ātri, kaut kādā 10 kilometrā viņa tika piebeigta tā, kad īsti vairs nebija skriešana.
Jau iepriekš pieminēju, ka skrienot ultras tev nereti ir sajūta, ka varbūt vajag izstāties, bet nē, tu tomēr sev pierunā un tu turpini. Bet kur ir tās reizes, kad tu saņem savu ultraspēku, jo spēks pateikt nē, arī ir ultraspēks un tu tomēr nolem izstāties? Tas bija pirms 2-3 gadiem Rīga Valmiera, un tā sāpes bija tik ļoti, kad es sapratu, nav jēga mocīt vēl to potīt vairāk, ja viņi sāpa jau pirmajos 20 kilometros, tad dīzē pievarēšu atlikušos 80 un vairāk kilometrus. Tas ir sāpes. Citos skrējienos ir bijis tā, ka ķermenis uzkarst un īsti vairs nespēj sevi dzēsēt, un sapratu, ka tās ir mocības ķermenim, jo tu uzskrien kaut kāds 3 soļus un pēc tam kilometru reilītis spēt atzist. Tā, kad tas skriešanas prieks vairs nav tik liels, tad jāliek mums un nav ko mocīt sevi. Jā, tā kā to reizi ziedot, lai būtu vēl citas ultras pieredzes, vai ne? Jā, jo es joprojām nožēloju to vienu gadu, kad es finišēju. Es labprāt būtu izstājies, bet bija finiš un joprojām rūktumiši, kāpēc bija finiš. Jo tajā gadā tā potīte, vismaz Rīga Valmiera viņa sāp, kā saka, sabojāt. Un ja es būtu pateicis nē, jo bez mazai īsti pirms starta vai kaut kādā pirmajā kontrolpunktā, es iespējams nebūtu izlaidis cits skriešanas prieks. Bet tomēr tas Rīga Valmiera ļoti ievelk, ka tomēr ir tas, ka vajag piedalīties un ka vajag finišēt. Piedalīties, jā, bet vai obligāti vajag finišu, es domāju, ka nē. Ja ķermenis pasaka to, ka tās ir mocības, un tas nav mocības tāpēc, kad ir slinkums vai tāpēc, kad kaut kāds pašos slikti, bet tāpēc, ka tiešām sāp kaut kādas konkrētas lietas, kas ir tiešām skriešanai svarīgas. Bet kur atkal ir tas tavs ultraspēks tajos grūtajos brīžos pateikt, ka nē, tomēr šajā gadījumā es turpināšu? Bieži vien tas ir muskuļu sāpes, kurš var pats izpaidīt vai palūkt kontrolpunktos izmasēt. Pēc tam vienmēr var kaut ko paskriet, arī tās pašas tulzmas salīmē plāksterus un ceru, ka kaut kādā brīdī tās sāpes kļūst par normu un viņas var tik ļoti nesāpēs. Bet, ja ir kaut kas tiešām ir kaut kāds iekšējais sāpes, nav jāmok ķermenis pasaka nē un viss. Kā ar uzturu Rīga Valmiera, ja skatāmies šo gadu, vai tev ir kaut kāds uzturplāns, vai tu paļaujies uz šiem te restorāniem? Katru gadu, katrā ultrā mans organisms uzņem kaut ko citu un kaut kam pasaka nē. Jo tagad, man liekas, šajā Rīga Valmiera skolu dzēru, man liekas, pēdējos 2 kontrolpunktos, pat neprasījās un, padara skolu, likās, varbūt tomēr nevajadzētu dzert, jo likās ķermenis. Kola tas ir tas, ko tev noteikti nevajag. Tīri pēc izjūtām aiziet pārtika. Ir reiz, kad marnēt guļķīši iet uz tā, ka prieks viņas baudīt, ir reiz, kad iet dienas saprot to, ka slikti un labāk nebūtu ēdis. Un kā ar želejām? Tas arī ir tā, kad ja ir pa daudz, tad vienā brīdī tas viss grib apsīties, kas notiek ārpusē. Bet, cenšos nepārdozēt, ja neprasās īsti, tā kā nelietoju. Bet bez viņiem nestīt kaut kas ir garāks par 50 km. Ja atskatāmies uz tavu pieredzi Rīga Valmiera, vai tev ir kāds, iecienītākais tava reize Rīga Valmiera, kur tu esi jūties vislabāk, vai tev patīk vislabāk tavs finišs, kā ar to pusi? Vislabāk, man liekas, bija pati pirmā reize, kad es nezināju, uz ko es eju un ko sagaidīt trasē un kā uzvesties trasē. Jo līdz tam es biju noskrējis to pirmo ultra, kas ir 50 km. Vēlreiz man treniņā noskrēju, 2 mēnešus pirms Rīga Valmiera 50 km vai pat 70 km treniņu likās. Esmu gatavs. Un tā skrēja Rīga Valmiera, tad 74 km bija tas lūzu punkts, kad ķermenis pateica, viss, tev pietiek skriet, muskuļi tiks atzīti tik cieti, kad viņus varēja akmeņus daudzīt. Un ar tik cietiem muskuļiem es kaut kā tiku līdz Rūbenei. Tur man izmasēja un atlikušos kilometrus varēju smuki skriet. Un tas bija vienīgais gads, kad tiešām ir paticis gan skrējiens, gan finišs, bet ne tik ļoti, lai teikt to, ka jā, es noskrēju Rīga Valmiera. Tā ir arī pirmā reize, tev ir arī ātrākā reize 15 stundas un 1 minūte. Varbūt
Kā tev šķiet tagad atskatoties, varbūt tas, ka tas bija īsāk, arī nebija tik mokošāk? Es pat neteicu, vai tas bija īsāk vai mokošāk. Vienkārši tajā brīdī muskuļu stāvs bija vienīgais, par ko es uztraucos. Līdz ar to, es zinu to, ka es ķermeni īsti pāri nedaru un kaut kādu brīdī sapratu, ka vai nu man izmasēs, vai es pats kaut kāds izmasēšu un es varēšu skriet. Pārējais reizes ir bijušas ķibeles, kuras īsti nevar atrisināt tā, kad izmasē kaut ko. Viņas bija kaut kas bijis dziļāk un tur vajag kaut kā 2-3 nedēļas te varētu sevi, kā saka, atjaunot. Bet tu teici 60 km treniņā, Rīga Valmierē trenējoties 60 km vienā skrējienā? Toreiz es skrēju no Rīgas līdz laukiem, un tur bija 68 km, diemžēl tiku līdz 60 km, un ķermenis pateica, sorry, vienkārši nebūs. Tā, ka bez mazliet nogriezts. Kaut kāds, man liekas, 50 km bija tāds, ka līdz tam 60 jātiek, un tad ir tā, ka vienkārši viss ķermenis pateica, pat ķermenis neskrējas priekšu. Bija tas, kas vienkārši kāds nevilkt tā, nekā skrietis priekšu. Jā, vienkārši interesanti, ka tiek garš treniņš Rīga Valmiera, es tā pirmo reizi dzirdu, bet tāpēc mēs šeit esam, lai apskatītu dažādas pieredzes. Bet izklausās, ka tev tas 60. kilometrs ir tāds smadzenēs, tāds triggers. Kā tev šķiet? Kaut kādā brīdī, jā, jo es ik pa laikam sasdomās to, kāpēc tieši 64. kilometrs, tas 60 ar kaut kādu astīti, tas lūdzu punkts, jo nākamgad man plāsā. Es nezinu, kā viņš izpildīsies un kā jūtīsies ķermenis un kā būs ar kaut kādām mazajām mikrotraumām skriešanas laikā, bet ir plāns nestāties nevienā kontrolpunktā līdz tam 67 km un tad saprast, ko ķermenis dara, ko nedara. Ir līderi, kuri atskrien līdz Valmierai 8-9 stundās, un viņi nemaz, var teikt, neizbauda to dienas sauli un to, kas notiek pēc tam uz šosejas, bet viņi arī atzīst to, ka patiesībā jau tie ir tie īstie varoņi un uzvarētāji. Tu esi pieredzējis šo te, kā ir būt un izbaudīt šo te dienas karstumu, šoseju, kas notiek tajā daļā, kur tu skrien. Ņemot vērā to, ka mans ķermenis nepanes karstumu, tas ir izaicinājums. Tu kaut kādā brīdī pat īsti nesaproti, ko tev gribās vairāk gulēt, ēst, dzert ūdeni, vienkārši pateikt, man pietiek. Jo, tā, kad tu skaties uz šoseju, te ir taisnīgs posms un tu skrien ej un vienalga, kad stāv uz vietas, un tas ir nogurdinoši, mokoši, plus vēl saulcepi, un liekas, tas kaut kas ļoti, ļoti briesmīgs. Bet nav bijis kādā reizē kāds karstuma vai saules dūriens, tik traki nav bijis? Saules dūriens nav bijis, bet, ja nemaldos, tad pagājušajā gadā bija laba halucinācija, kad es neredzēju trases malā dīvanu televizoru. tas bija tāds, kā var kaut kā tādu nepamanīt, bet tā, kad man pateica, es paskaties garām likās, kurā brīdī viņš bija. Ar to dīvanu televizoru tas ir dzirdēts tās, nesvienīgais, tā kā viss ir kārtībā. Tā kā šogad bija 10. Rīga Valmiera pēc kārtas, kādas ir sajūtas finišētāju džemperī? Īsumā labas sajūtas, jo džemperi saņēmu nemaldos tikai vilkču maratonā, jo nebija, man izmēra finišā, es pasūtu izmēru mazāk, bet man tāpatām iedeva izmēru lielāk. Bija patīkami to, kad tu vari staigāt savā, kā saka, uzvarētāju džemperītī un bez mazai, ne gluži lielīties, bet parādīt to, kad es kaut ko izdarīju, ko nedara vienkāršais vidusmēra cilvēks. Jā, it kā jau varētu teikt vienkārši džemperis, bet tas bija daudziem iemesls, kāpēc šogad skriet, lai vai cik jocīgi varbūt tas neizklausītos, bet es piekrītu, tas ir ļoti, ļoti foršs un viss ir skaudība skatās. Es tajā skaitā, kuri nav domājuši šo te džemperīti. Bet jā, tad nākamgad tev atkal gaidām Rīga Valmieru uz startu, vai ne? Tad, kad es skrēju šogad Rīga Valmieru, līdz tam brīdim, kad skrējies, pat ļoti labi likās visi, liek punkts. Un jau, man liekas, kaut kāds kilometrs 70 galvā bija doma, šī man pēdējā Rīga Valmiera. Ar ieskanot finišā bija likās viss, man vairs neredzēs uz Rīga Valmieras starta. Bet kaut kādā brīdī laikam ejot, tomēr tas vilnēns par Rīga Valmieru un to, ka tas labdarības skrējiens, viņš liek vēlreiz pārklāt tās domas un liek atgriezties uz startu. Un ļoti iespējams, kad būšu arī nākamgad uz Rīga Valmieru startu. Mēs jau vairs neticām tiem, kas saka, ka nē, mans pēdējais gads kādā brīdī vienmēr var paņemt pauzi, bet kādā brīdī tāpat mēs gaidām atpakaļ.
Jā, tu esi piedalījies vairākas reizes Rīga Valmieru un noslēdzot šo tematu. Ir bijuši dažādi gadi, laikapstākļu ziņā trasa ir tā pati. Kā tev šķiet, kādi ir ideālie laikapstākļi Rīga Valmierā, ja mēs ņemam arī vērā to, ka tur ir nakts, tur ir rīts, tur ir diena, atkarībā no tā, cik stundas tiek pavadīts trasē, kā tev šķiet? Visideālākie laikapstākļi priekš manis bija šīs gads. Vienkārši perfekti vēss nakts, patīkams skriet, nebija nekāda lieli kaut kāda karstumiņa vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, tas lietus kaut kādā brīdī patraucēja, jo nebija ārā tik silts, bet visā citādi bija kāds laik balskriet tajā brīdī, kad es varēju paskriet. Nu, ko Rīga Valmiera ir finišēts? Nedēļa, man liekas, turpat nebija starpā 10. jūnijas Vilkaču maratons. Nav ultra, taču es domāju, visi piekritīs, ka tas ir ultra cienīgs skrējiens. 42 km ar 2000 augstumu metru 13 apļos. Tavs sastais finišs šajā skrējienā. Kā tu vari komentēt savu pieredzi šajā skrējienā kopumā? Es pat nezinu, kāpēc es gadu no gada skrienu, bet pieredze visdažādākā no tā brīža, kad ar visu sabojāto potīti un pāris imunoglobulīnu tabletēm tomēr līdz finišam ir tikts, un līdz tam brīdim, ka tas bija šogad, kad līdz 10. aplim likās, kur sāksies kaut kāds ēkšanās, lai būtu jautrības skriet, jo skrējās tik ļoti labi, kad vienā brīdī palika garlaicīgi. Tad šis bija tas skrējiens šogad, kur tev izdevās viss pēc plāna. Jā, es biju nospraudis mērķi 6 stundas 30 minūtes, ja nemaldos kaut kādas 20 sekundes, palika neizmantots. Jā, tev pat sanāca ātrāk. Kā tu vispār vērtē šo te skrējienu, vai tas ir skrējiens, kur tu ieliec kalendārā uzreiz, kā gads vai kā sezona sākās, un tu pakārto šim skrējienam citus skrējienus, vai tā ir kā tradīcija, vai kas ir īpaši šajā skrējienā? Šajā skrējienā īpaši ir tas, ka nekurš katrs, kas uziet uz starta, ir spējīgs finišēt, bet visu cieņu tiem cilvēkiem, kas šo mēģina, kuri mēģina ne pirmo reizi, bet jau ventos gadus, tā kā ir drosme uziet uz startu. Un vai tu katru gadu ieliec kalendārā šo skrējienu? Tikko viņš ir beidzies, es jau gaidu, kad paziņos datumu un atvērt reģistrāciju. Un kas tevi tieši pašam piesaista piedalīties? Vai šī te apļu sistēma vai tas lielais izaicinājums? Es teiktu vairāk izaicinājums un tas tā reliefs, jo pa taisniem gabaliem man īpaši patīk skriet, bet tajā brīdī, kur ir kalni un jo vairāk, jo labāk, izmanto visu ķermeņa muskuļus, līdz ar to un vienā brīdī kāds nepiekulst vai kāds netiek izmantots. Tad tu esi tāds ritīgs taku čalis, ja? Varētu tā teikt, jo es arī, man liekas, pirmo maratonu kā tādu biju noskrējis, tā, kad es jau biju man aiz muguras pāris tirnubuki un pāris taku ultras. Nedēļa starp Rīga Valmieru, vai bija jūtams sekas pēc Rīga Valmieras, vai tu paspēji atjaunoties? Ņemot vērā to, kad es kaut kādas 40 km Rīga Valmieru nogāju kājām, ķermenis nebija tik ļoti piekusis, un šķiet jau kaut kādā otrdienā vismaz kājas bija maksimāli atjaunojušās, pa kāpnēm varēja noiet neatmuguriski un bez sāpēm. Un tikai laika jautājums bija līdz Vilkaču startam, kad ķermenis bija pilnībā atkopies. Bet šis nav pirmais gads, kad Rīga Valmiera un Vilkaču maratons ir ar nedēļu starpā. Ja nemaldos, 18. gads bija kaut kas līdzīgs, kad bija Rīga Valmiera un pēc nedēļas bija Vilkaču maratons. Tā kā es zinu, kā tas ir un es biju gatavs tam. Bija jau sagatavojies, kā varētu būt. Jā, šeit pēc katra apļa zona, kurā var dabūt želejas, ēdienus, padzerties un pats galvenais atbalstu no pārējiem. Kā tev patīk šāda veida sacensības, kas ir apļos? Savā veidā ir interesanti, jo teiks tā nav jānes līdzi savu pārtika, ūdens un viss vajadzīgais, kas vajadzīgs trasē. Tu var atstāt pie galda vai arī tev uz galda ir ēdiens, ko tu parasti ēd ultrās. Skrējumos līdz ar to ir patīkami. Bet kaut kādā brīdī tas aplis sāk traucēt, jo liekas, come on, es jau skrēju, vai kaut ko jaunu.
Un kas šajā gadījumā bija tavā uzturplānā? Tīs nezinu, tev gan bija kola un Haribo lācīši. Tas bija, man liekas, ja nemaldos, 4. Vilkaču maratons, kur Haribo lācīši un kola bija top uzturviela. Jā, tātad šie 13 apļi, distance zināma, aplis zināms, augstumetri apmēram zināmi. Kā tu plāno? Vai tu visu skrien vienmērīgi, vai tu kaut kur pieliec tempu? Kā tu plāno šo te distanci, šos te 13 apļus? Cenšos nepārforsēt pirmajā aplī un necenšos skriet līdzi kādam, mēģinu maksimāli turēt savu tempu, un tad atkošu apļu jāmēģina noskriet plus mīnus vienmērīgā tempā, bet ar zināmu laika rezervi, lai no tā, kad te jau pēdējā startfinišā ir tā, ka tev bez mazliet pulkstenis dzenās pakaļ un var nuņet no trases. Vai tev ir bijis kādā no tavām 6 reizēm, kad ir bijis sajūta, ka var neiekļauties? Jā, ir bijusi viena reize. Neatceros, kurš pēc kārtas bija Vilkaču maratons, bet es ierados ar 15 minūšu nokavēšanos. Līdz ar to bija kaut kas jāiegūst tā, lai tas kontrolēks neelpot pakausi. Un vai tu Vilkaču maratonam kaut kā īpaši gatavojies? Šim nevar sagatavoties, jo katru gadu ir savādākas sajūtas trasēm, katru gadu notiek kaut kas jauns, un viss, kam var sagatavoties, ir psiholoģiski, kad jābūt gatavam to, kad kaut kas var notikt trasē un jātiek psiholoģiski tam pāri. Ja runājam par Vilkaču maratonu, vai tev nevienā reizē tu neesi izstājies, vai tev ir bijusi doma kādā no reizēm? Ir bijis doma, ja nemaldos, 2 Vilkaču maratonos, tajos, kuras skrēju ar savu sabaigto potīti. Bija pat, man liekas, viens, kad tu pietrūka ļoti maz, lai es izstātos, kad kaut kādā 7. 8. aplī, distance puse, tu kāp kalnā, tev nesāp ne tikai potīti, bet vienā brīdī tā visa kājas muskulis ir tik ļoti sabeigts, kad es jūt, ka viņš vienā brīdī var nesturēt un tu liec solis kreisās kājas, un tad tas ir, ka tu noloties kalnlajā. Bet par laimi ir izturēts un ir finišēts. Jā, vai tev ir kaut kāds ātrais ieteikums vai kaut kas, par ko tu domā, vai ko tu varētu ieteikt tiem, kas, piemēram, nākamgad plāno šajā skrējienā piedalīties? Kas ir tāds, kam viņiem jābūt gataviem? Tā. Pirmā lieta ir nepārforsēt pirmo apli, ir saprast, kas tev sagaida trasē. Un vēl tāds mazs ieteikums aizbraukt tomēr uz to Vilkaču apli un kaut iziet ar kājām, lai saprast to, kas gaida trasē. Bet cik viegli ir nepārforsēt to pirmo apli? Viens ir varbūt adrenalīns, otrs ir varbūt kā tur ir, es nezinu, pat neesmu piedalīsies kaut kā grūstīšanās, stumdīšanās, takās tomēr ir šaurāk. Zin kā, pirmajā aplī viss ir entuziastiski. Svarīgākais ir stāties kaut kur pat ne vidū, bet vairāk uz aizmugures daļu. Tur tomēr ir, neteiksim, kad saprātīgākais skrējiens, bet tāds, kurš liekas, es taču neesmu kaut kāds baigies skrējies, es tikai tā. Tajā brīdī tas ir tas mans plus plīns, mans temps, kad var turēt tās 27 minūtes to apli. Un tas sanāk tā, kad netiek pārforsēts pirmais aplis, un pārējie jau pamazām tiek izrietojas un skrien savā tempā jau kādā 3. aplī un viss kārtībā. Jā, un tad 3. posms, 1. jūlijas, Stirna Buka Vilka posms, kur starts vienmēr ir agrā rītā. Uzreiz jautājums tev ir, kāda ir atmosfēra pirms starta šajā te Vilka startā agrumā? Tur nav tik daudz masas, kā piemēram Stirna Bukā vēlāk, kur skrien zaķi un citas distances. Kā ir tur? Tas tā, man patīk visi pasākumi, kas ir, kuros salīdzinoši maz tautas ir. Tādi mierīgāki, arī cilvēki ir no rītiem tādi nosvērtāki, un tas ir daudz patīkamāks. Tad tu vari, kā saka, būt ar sevi, un tev apkārt netraucē nekāds puls, nekas tam līdzīgs. Jā, interesanti, vai no rīta cik runātīgi ir skrējēji, vai viss ir vēl tādi pusaizmiguši, kā ir ar to? Viss ir atkarīgs, kā tiek aizbraukts uz sacensību centru. Vai kāds guļ un pamostās, nezinu, stundu vai pusotru stundu pirms starta, vai arī brauc vēl tikai uz turieni. Un tas tā ir piecelts kaut kādos 8, 9 vakarā un kaut kāds 5, 6 stundas līdz startam nav gulēts. Tas viss atkarīgs no tā.
Kā tev pašam, vai tev šogad kādā brīdī nāca miegs, vai tas bija startā, vai kādā brīdī trasē? Ļoti nāca miegs, man liekas, īsti pirms Munameģi. Tad bija tā, kad varētu pagulēt. Pēc tam jau, kā saka, diena ieskrējās un pa miegu īsti vairs nedomāju. Tu esi ik pa laikam esmu ievērojis, ka par ultrām tu esi teicis, ka ar katru nākamo kilometru arvien labāk. Vai tā vienmēr ir, kad ultrās vajag ieskrieties? Katram cilvēkam ir savs kilometrs, kurā brīdī viņš sāk, ķermenis pierod pie to, ka būs jāskrien. Mans ir plus mīns kaut kāds 7. 8. kilometrs, kas bija arī vilku distancē, tas Munameģis. Pēc tā jau mums ķermenis sapratu, ka ir jāskrien un arī palika daudz vieglāk skriet. Bet, ja runājam par pašu Munameģi, tad kādas tev bija sajūtas par pašu Munameģi? Vai tu saprati to limusīnas Jānes krāsā burvību, kas tur bija uzburta? Kā es arī aprakstā par vilku distanci teicu, es īsti nesapratu, kāpēc tā lāsma tik ļoti gribēs to Munameģi. Vai nu es nesapratu, vai arī tā ka tiešām neaizved līdz tā Munameģim. Garlaicīgāk nekā Gaiziņkalnā. Bet mārketings labs, vai ne, Munameģim noskaties filmu, tur jābūt kaut kam burvīgam, lai gan tur nemaz tā nav, bet forši kā ir, ka tā vajadzētu droši vien par vairākām vietām. Bet jā, ja runājam par vilka distanci, tad es saprotu to, ka tev ap 20 kilometru jau sāka gribēties ēst, bet tu ēdienu iekuvi tikai 50. kilometrā, kad jau bija pagājušas 8 stundas trasē. Kāpēc tā notika? Es biju ļoti paļāvies uz ultu, bet mazliet, bet es nerakstu likumu, bet ik pa kaut kādiem 11 kilometriem ir kontrolpunkts ar ēdienu. Es tam ļoti paļāvos un es nelasīju pēc mazo druku, kur bija rakstīts, ka pirmais sēšanas punkts ir 50 km, līdz ar to kaut kā paļāvos un kaut kādā brīdī nelasīju līdz galam, un tas arī bija tas iemesls, kāpēc notika tā, kā notika. Jā, šis ir vēl viens atgādinājums tam, ka ir jāizlasa nolikums kārtīgi pirms jebkurām sacensībām, lūdzu sekam ar nolikumu. Bet jā, runājot par šo te neēšanas ilgumu, kā tavs organisms uz to reaģēja? Ik pa laikam bija kaut kādas mazās halucinācijas, jo man vienmēr gribas ēst un labi daudz, līdz ar to, ja ķermenis nav saņēmis ēdienu dienas laikā vairāk par kaut kādām 4-5 stundām, tad jau likās, kad ir par skarbu, un tagad, kad bija 8 stundas un plus vēl fiziska slodze, bija brīdis, kad kaut kādā skarbākajā trases posmā, kur gāja caur iziešanas ceļu, man likās, ka tas iziešanas ceļš man velk apakaļ, un ik pa laikam bija sajūta, ka tas ceļš vienkārši lēkā, un likās, jēziņ, tas bija tāds foršs piedzīvojums. Bet ir jāēd un jāizlasa nolikums tā, lai nebūtu kaut kādi šie pārbaudījumi un šie izaicinājumi. Tieši tā, ik pa laikam ir kaut kāds ķibeles ar nolikumiem par ekipējumu, bet redz, kā var sanākt arī ar to, ka tīri var netikt pie ēdamā. Runājot par šīm halucinācijām, varbūt var padalīties, kas tev rādās vai kas nerādās? Konkrēti par ilgu distanci man bija sajūta to, ka zem kājiem ir nevis viena maza taciņa, bet bija kaut kāds 3. Kurš ik pa laikam lēkā un tā vēl kā apakaļ. Man bija sajūta to, ka, ja es spēšu nākamo soli, vai tiešām es trāpīšu uz tās šaurās takas, kur, man liekas, bija varbūt 3 soļu platumā. Likās, tāds diezgan izaicinoši, bet saprotot, ka tu vari paskriet, tev jāskrien, bet tu nevari tikai iet. Un tā bija tāds, mazs ēkšanas kilometru garumā. Un tu biji tā kā pilnīgi tukšā dušā, vai tu biji ēdis brokastis? Es biju apēc, man liekas, kaut 3 batoniņus un 2 banānus un, man liekas, kolu, bet no 8 stundas bija pagājuši. Ar to nepietika, jo tajā brīdī, ka mums tā gribēties ēst, bija pagājuši nemaldos kaut kāds 4 stundas. Un tā kā tev ir tāds sajūta, un tu būs kontrolpunkts, būs ēdiens, un tur ir tikai ūdens un no kolas. Tā tāds, šīs nepēdīšu, un kaut kādā vienā brīdī par žēlas pārstāju ēst, jo tušā dušā viņas iēst. Es neriskēju, un tie brīdī, ka tiešām gribējās, es kaut ko biju pagājušos, sapratu, ka nevajag šo. Vai šī tev ir mācība turpmāk gan lasīt nolikumu, gan varbūt sagatavoties ar kaut kādu ekstra batoniņu vai kaut ko tādu trasē? Šī mācība izlasīt nolikumu un saprast, kurā kontrolpunktā ir tikai ūdens, kurā kontrolpunktā ir ēdiens, jo, teiksim tā,
Šeit nebūtu izglābis nec batoniņš, nec banāns. Man gribējās kaut ko, kas ir bijis visātīgāks, tas pats siers, des vai kaut kas tam līdzīgs. Jo man trases vidū pacienāja ar kaut kādu batoniņu, teiksim, apēdu uz minūtēm 2 bija sajūta. Ir labi, pēc tam atkal sākās tieši tas pats, kad ēst gribās un tur nav variantu. Jau vairākas reizes šajā sarunā tu esi pieminējis, ka tev ultrās ir tāda sajūta, ka tev pat velk atpakaļ. Kas tas ir tavuprāt? Tas ir kaut kāds prāta izveidota siena vai tā saucamā skrējēja siena? Kas tas ir? Es īsti nezinu, kas tas ir. Tas arī to, ka it kā tu skrien priekšu, bet tas temps vai tā sajūta, ka tu skrieni ir tik ļoti lēna, kad tas arī, ka tev kāds valk atpakaļ, nevis tas, ka tu virzies priekšu. Ja runājam par prātu, tu minēji par halucinācijām, bet ja runājam vispār par tavu pieredzi ultrās, kas ir tas, kas notiek galvā? Par ko tu domā ultrās? Vai tu paspēji par kaut ko, par dažādām lietām padomāt, vai tu domā tīri par trasi? Viss atkarīgs no tā, cik skarba distance, kāda laikapstākļi un viss tam līdzīgi. Bet, ja salīdzinoši labi laikapstākļi var skriet, kad 80% no trases tiek pavadīts domās ar sevi un principā domāšana par neko, vienkārši attīra prātu. Un tālāk šie 20% ir, kad būs ēdiens un kontrolpunkts, un tas kaut kāds dažs procents jau tik tālu ir finišs. Ja tu saki attīrīt prātu, tad tu varētu teikt, ka skriešana ir tāda tava terapija? Varētu tā teikt to, ka skriešana ir man terapija, jo šogad noskatoties vienu paziņā izveidoto filmu, bija ceļojums uz kaut kādu pilsētu, kuras nosaukt neaturos. Un tur bija arī runa par tiem te sveceļojumiem, un pēc tās filmas noskatīšanās es aizdomājos par sevis, jā, ultra ir mans kaut kāds sveceļojums, kurā es attīru prātu, kur nespēju pabūt tikai vienīgi ar sevi un domāt par kaut ko svarīgu, tieši laikā nedomāt par neko. Vai taku ultrās tu tomēr vairāk domā par šo te tehniku, vai tas aizņem vairāk prātu, ņemot vairāk trase un reliefs ir sarežģītāks? Taku ultrās par tehniku netiek domāts, jo kā es izskries tam, kur vajag izskriet, tur izskries. Rīga Valmēra, kur ir taisns gabals, tā tehnika tiek piedomāta daudz vairāk, kurā brīdī tu pielikt soli tā, lai tiek iedarbināti jauni muskuļi, tā, lai kaut kādi muskuļi, kas tiek nodarbināti ilgu laiku, lai tiktu atpūtai. Jo skrienot pa takām un reliefu tiek izmantot ļoti daudz muskuļu un tā kā viņi tik ļoti nesigurst. Kā interesants tāda pieeja, šādus nebija aizdomājusies, jo es atkal domāju to, ka tā kā skrienot viss prāts ir par un ap to, vai neaizsarties aiz saknītes, un man liekas, ka kājas piedzenas tomēr ātrāk, bet droši vien katram savu pieredzi. Vai, piemēram, tu teici, ka tev patīk taku ultras, vai šie te skati un pati daba, vai tas arī ir tas, kas tev piesaista skriet tieši takās? Jā, noteikti daba ir tas, kas piesaista, jo, teiksim, noskries savu pirmo CS ekotrēlu, pēc finiša es uzdevu jautājumu, vai es tur kā normāls cilvēks, kā normāls, soļotais gājējs, spēt izbaudīt 70 un vairāk kilometru garumā to skatu, ko es izbaudīju? Atbildi noteikti būtu nē, bet skriešana pa kaut kādām gleznānām vietām, jā, tas ir daļa no tā, kāpēc gribu skriet taku ultras. Noteikti arī, ja esot kaut kādā skrējienā, mēs nokļūstam arī tādās vietās, kur mēs nekad droši vien nenokļūtu vienkārši kā turisti, vai tev tā arī ir bijis? Pat ļoti bieži. Skrienu likās, es šeit kādreiz atbraukt pastīties? Nē, tas pats bija, man liekas, ja nemaldos Kornetu, kad bija Stirnbuks Kornetos 17. gads. Es savu mūžu tur nebrauktu, bet Stirnbuks brīvprātīgi piespēt kārtā lika aizbraukt Kornetiem un izbaudīt to, kas ir Kornetu un visu to skaistumu, kas tur bija. Jā, vilka distancē, pēc šī te finiša tu biji rakstījis tā, ka 10 km līdz finišam, katrs kilometrs bija ļoti mokošs, psiholoģiski mokošs. Katrs kāpiens uz augšu bija kā signāls, varbūt pietiek. Un kalna virsotnē bija ļoti liels lūzuma punkts, kad likās viss. Ar grūtībām sapratu, kur esmu un kur jāiet. Finišs bija 5 km attālumā, ļoti tālu. Kā tu atceries šo momentu? Tas bija, man liekas, drausmīgākais brīdis visā savā skriešanas vēsturē,
Jo tiekot līdz tam Dēliņa kalnam, es kāpot to ceļu Dēliņa kalnu apstājos reizes 3. Vienkārši prāts, mugura, kājas panamīja kāds spēku liekas. Līdz kam jānonāk, lai neuzskāptu kalnu augšā. Ja es skries tas pats ilgšķi maratons un vēl sazinu kā tur kalni. Un liekas, nav kāds reāls, vienkārši smuks, gults asfalts, vienkārši kāp augšā. Un tas bija ļoti tās izaicinājums. Un tiekot Dēliņa kalnā, tā kā Čāls pateica, tik līdz finišam ir likās. Tas ir daudz vairāk nekā tas, kas ir pievarēts. Jo katrs solis bija tāds, kad šeit varēja apstāties. Bet kas bija tas, kas, kāpēc līdz tam nonāca? Vai tas bija tas ēdiena trūkums, vai tas bija kaut kāds, nezinu, psiholoģiskais lūziens? Kas tas bija? Visticamāk to, ka tas bija ēdiena trūkums. Jo tad, kad es dabūju to ēdienu, tajā 50 kilometrā, mans ķermenis uzlabojos labi 5% veikspējas. Līdz ar to viņš jau bija gan daudz nomocīts un līdz tam kaut kādām 700 km vienkārši nepietika nec ēdiens, nec saprāts un viss pārējais. Jā, šis teikums līdz finišam 5 km ļoti daudz. Ikdienā droši vien mēs domājam, 5, tas taču īsais skrējiens, vai ne? Bet man šķiet, tik viens ir nonācis tādā situācijā, kad katrs kilometrs liekas kā noskriet Rīga Valmiera. Kā tu nokļuvi līdz finišam? Tā, kas nokāp no Dēliņa kalna, es principā gāju nodot galvu. Es varbūt tās reizes 20 sekundēs uzmetu aci, vai es joprojām seku kaut kādām bultiņām. Un principā kaut kādas 2-3 kamas ir gāja, ritīgi depresīvs. Tad man noķēra 2 skrējēji, soļotā jau. Un tajā brīdī, es nezinu, kas notika, bet viņi deva tādu enerģiju, liekas. Viss, man atkal ir prieks un es varu smaidīt, varu priecāties un tā riešana vairs nebija tik ļoti depresīva. Jā. Tātad pieminēju šo satikt cilvēks, vai tev vispār ultrās ir ļoti svarīgs šis te atbalsts no malas, skriešanas komūna, kā ir ar to pusi? Tas viens no iemesliem, kāpēc es dodos ultrās, jo tajos brīžos, kad ir tik slikti, kad bez mazliet milimetru attāluma izstāšanās, tad cilvēki, kas tev apkārt ir, viņi pasaka kaut ko tik vienkārši un liekas, kur tas bija ātrāk, un tas dod nereāli spēku, dot tik līdz finišam un finišēt ar smaidu. Jā, vai finiš bija ar smaidu? Finiš bija vairāk ar smaidu. Ja būtu kaut kāda bilde, tad mums tā būtu smaidīgākā bilde, kas man bijusi. Ja kāds būtu no trases fotografēt fotčējis man, tajā brīdī, kas iegāja finišā. Redz, ultras, cik varbūt interesants, tu teici, tu šajā skrējienā piedzīvoji savu, kā teikt, zemāko punktu līdz savam platākajam smaidam. Vai tas arī ir iemesls, kāpēc tu skrieni ultras, ka tur ir tik daudz šīs emocijas? Jā, ultras ir nedaudz daudz emocijas. No tā bieži, kad vienkārši gribas raudāt, jo ir tik slikti līdz tam brīdim, kad tu priecājies vairāk nekā ikdienā un tu reizē nespēt no kā tu priecājies. Tā kā tas ir viens no iemesliem, kāpēc. Vai, piemēram, pārvarot šīs grūtības ultrās, vai tas tev palīdz arī dzīvē pārvarēt kaut ko, vai arī varbūt tev šķiet, es izdarīju to, tad šis ir sīkums, kā ir ar to pusi? Ļoti bieži ir tā, ka pie kaut kādiem darbiem, tas ir grūti skarbi, un tad ik pa laikam pārstot savus, kā saka, ultra pēcgaršas, liekas, ja jau es to izdarīju, man bija tik slikti tā, kad bez man jākrīt zemē, tad šis te vienkārši pārkāp kādām mazām soltiem pāri un ir izdarāms. Jā. Dieva suns līdz ar šo skrējienu šis te tituls bija nopelnīts, vai tu arī vilka finišā to jau apzinājies, kādas bija sajūtas, vai to pēc tam tikai aptvēri? Tā sajūtas pašā finišā, kas finišē, viņas īsti nebija. Tā, kas satika Rimantu, viņas pamazām parādījās, un tā, kas atbraucu uz Šlokenbeku un uzkāpu uz skatuves, tad bija tas bija nenormāli skarbi, grūti, vaiprātīgi, bet tieši tajā brīdī bija tās maksimāls emocijas, kas varēja būt no tā Dievsuņa titula.
Vai uzzinot par to, ka šāds tituls ir izsludināts un ka šāds te būs, vai tev prātā stāvēja tā doma, jā, es gribu to šogad izdarīt? Man pirms titula izsludināšanas bija doma, kad es skrienu visus šos 3 gabalus, bet Dievs mums bija motivācija neizstāties Rīga Valmiera un iespējams arī neizstāties ilgu distancē. Rekā. Šī te ballīte, šis te tituls iegūts, vai nav tā sajūta, ka, un ko tālāk? Īsti nav, un ko tālāk, jo, es tā skrēju pie kaut kāda konkrēta, kausa balvas izcīnījuši, viņiem neapstājās. Viņiem turpinās nākamā izdēļas, nākamais skrējieni. Varbūt nākamgad, ja būs tas pats 2 stundas, vai es domāju, vai piedalīties vai nē, tad tas vēl uz jautājuma zīmes ir drīzāk nē, nekā jā, jo zinot to, ka mēneša laikā 3 skarbi skrējieni, vai to vajag. Tu izdarīji kā viens no pirmajiem, saprot to, kāds ir, dabūt otrais, nebūs tas ēkšanas, kāpēc. Bet kā tev šķiet, vai tie, kam šogad varbūt neizdevās, vai vienkārši nebija plānā šis te Dievu suns, vai būs āķis lupā un nākamgad mums būs varbūt 2 reizes vairāk? Es domāju, ka jā, jo ļoti daudziem klupšanas akmens izrādījās Vilkču maratons, kur kontrolis bija salinoši īs par to, kāda bija distance, un es pieļauju to, ka viņi mēģinās vēlreiz dēļ Vilkču maratonu. Jā, šie te skrējieni ir noskrieti, Dievu suns tituls ir iegūts, un it kā jau skriešanas sezona iet tā lēnām varbūt uz tādu ziemas miegu, tā pavisam lēnām, bet, ja runājam vēl par ultrām, tad mums ir šogad vēl viena ultra paredzēta, dubulta maratons Taisnais 14. oktobris. Kas tev ir sakāms par šo skrējienu? Šo skrējienu es nejauši aizsācis, jo bija viens no tiem 4, kas viņi skrēja pašā pirmajā gadā, un nejauši kļūst arī, bet mazliet par šī skrējienu, varbūt ne gluži seju, bet stūtaušu personu. Tā kā šis man ir ļoti īpašs un katru gadu piedalos, bet diemžēl pēdējos 2 gados finišs nav sasniegts. Tā kā šogad ļoti gribu sasniegt finišu, tā lai tā melnā strīpa ir pāri. Kas šajos 2 gados notika, kāpēc nebija finiša? Vienā gadā tāpat potīte, kas liedza sakrīt skriet un izstājos jau 28. kilometrā. Un pagājušajā gadā pēc kaut kāda viena kontrolpunkta, 28. kilometrā paskatījos dažus soļus, nezinu, kas notika, bet muskuļi sekundes laikā tika piedzīti un aizskrējot līdz 42 kilometram, es sapratu, ka tās ir mocības un tas nav skrējiens. Man izmasēja, jā, bija forši 3 soļus paspēru un arī sarāva muskuļus un ar to skrējienu bija beidzies. Bet kā tu atceries šo te pozitīvo pieredzi pirmo reizi un nākamo gadu, kad tev izdevās finišēt? Kāds tev ir sajūtas par šo skrējienu? Pirmajā gadā tas bija kaut kas, ko es biju plānojis skriet pa veco dzelzceļu. Es nezinu, kāpēc, bet vienkārši gribējos noskriet un uzzināju to, ka šāds skrējiens ir. Man nebija 2 varianti. Es gribu pieteikties un viss. Tas bija kaut kas tāds īpašs, un mēs skrējām ļoti, ļoti maz, 4 cilvēki, un tad no organizatora puses kāds skrēja bija tik ļoti apmīļos, ka bija baudz skriet. Un otrajā gadā sakrita viss, lai 84 km noskriet 8,5 stundās, kas bieži mazliet, ko es izdarīju, un es joprojām domāju, kā man tas izdevās. Jā, tas ir iespējīgi, bet kā tev šķiet, kā tev tas izdevās? Vai tie bija treniņi vai kas? Tur vairāk bija, man liekas, psiholoģiskā domāšana un vienkārši skriet. Treniņi vai kaut kāds specifiski treniņi nebija, man liekas, tajā gadā arī baigi daudz neskriet treniņos, vienkārši sakrita visu, lai noskriet. Jau pieminēji to, ka tev 2 reizes pēc kārtas ir sanācis nefinišēt, vai arī citas sacensības, kurās tu esi izstājies, bet tomēr tu atgriezies tajās pašās sacensībās. Kas ir tas, ka, ja jau ir grūti, kāpēc turpināt? Ja runājam tieši par dubultu maratonu Taisnais, kā jau daudz saka, tas ir mans skrējiens, un viņā ir, netiesim, pienākt atgriezties, bet vienkārši tā, ka tas tavs skrējiens, un viņam vienkārši jāskrien no viss.
Bet par citiem skrējieniem, piemēram, Siguldas kalnu maratons, no tā gada, kad es izstājos, es vēl otrais nesaskrējis. Pagaidām arī nevelk. Bet kas ir tas, kāpēc tu atgriezies? Piemēram, arī tajā pašā Rīga Valmiera, vai tas ir tāds spīts, nē, es varu, lai gan iepriekš jau ir bijuši finiši, vai tas ir tā kā, nē, man ir jāuzlabo savus rezultātus, kā ir ar to pusi? Es pat nezinu, kas ir tas konkrēts iemesls, kāpēc gribas atgriezties, tad ir bijuši šis neveiksmes vienkārši. Ir skrējiens un gribas skrien, grib neskrien. Tas ir tāds variants. Rekā, kāpēc piedalīties dubultmaratonā taisnais? Šis labs jautājums. Es pat konkrēti atbildi nemātāšu pateikt. Viens no iemesliem ir tas, ka drīzumā tur būs jauns dzelzceļš un pēdējā iespēja par to dzelzceļu uzskriet. Jo pats starts tur būs, nezinu, stacija, bet jaunais dzelzceļš un diez vai pēc jaunās stacijas tiks rīkots. Tāpēc ir pēdējā iespēja uzskriet. Rekā, tā kā viss sarosās 14. oktobris. Jā, kā tev šķiet, kas ultrās vispār ir grūtākais? Vai tas ir trases reliefs, vai tas tie kilometri, ko tu apzinies, ka ir jāskrien tik daudz, vai tas ir sagatavošanās posms, vai tā ir cīņa ar sevi pašā trasē? Kas ir ultrās grūtākais? Saņemties tad, kad uznāk pirmais lūzuma punkts. Tas ir pats grūtākais. Viskarbāk ir, tad viņš uznāk pirmajos 30 km aiz muguras. Jau priekšā vēl stāv kaut kāds 70 km, kā Rīga Valmiera. Tas ir pats grūtākais. Ja tiek tam pāri, tad neteisim, ka tu neesi neapstādināts, bet tev vairs nav iemeslu teikt, nē, nebūs, ja tev ir viss kārtībā. Principā sanāk, ja, piemēram, ultra ir 100 km, un ja tiek tur tā kā ultra distancē, kas ir ap 43 km pāri, tad viss būs kārtībā. Ja pēkšņi tiešām nesāk lietas un to no tulznas, un kaut kādā brīdī, nezinu, nesāp, ka vecās traumas nenāk vaļā, tad tas ir iespējams. Tā kā tikai jāskrien. Un jāatmet doma, kad līdz finišam ir kaut kādi, nezinu, tur 50 km. Vienkārši domā to, ka līdz nākamajam kontrolpunktam ir tik kilometri, un nākamā kontrolpunkta ir atkal tik kilometri, un galvā samazina to distanci. Tu tā vienmēr dari, tu domā par kontrolpunktiem? Jā, jo, ja man jādomājas, kad pusnakti jāizstāp, tu jānoskrien 107 km, tas ir nenormāli. Bet tad, kad tu sadali distanci starp kontrolpunktiem, tad no starta līdz pirmam kontrolpunktam 23 km. 23 km var noskriet. Tālāk tur ir pa kaut kādiem 11 km. Var noskriet. Man tā tikai skriet. Piemēram, ja tu satiktu cilvēku, kas vai nu nav dzirdējis par ultrām neko, vai arī tieši domā, kāpēc cilvēks skrien ultras, ko tu viņam atbildētu? Reizi 10 apdomājos, vai tiešām tu gribi skriet. Jo kaut kādā brīdī ir vairāk psiholoģiski grūti nekā fiziski. Un vai tu būsi gatavs arī noskriet ultru pēc pirmā finiša? Un kā tev šķiet, ja mēs kaut kā procentuāli varam sadalīt, cik ir fiziskais un cik psiholoģiskais ultrās? Un vai tas ir vairāk nekā maratonā? Tā kā tā attiecība. Grūti pateikt, es noskrienu tikai vienu maratonu, līdz ar to man nav ar ko salīdzināt. Bet par ultrām es teiktu, ka 80% man ir galvā un atlikušie 20%, kur jau vēl ir kaut kāda bāze, tas ir tā izturība. Pieminēju to, ka 10 reizes padomāt pirms skriet. Viens ir tas, ka vai tu varēsi psiholoģiski to izturēt. Otrs ir, vai nav tā, ka sākot ultras skriet vienkārši ir atkarība no ultrām? Savā ziņā var teikt, ka tā ir atkarība no ultrām, jo ikreiz skrienot ultras, tu ķermeni uzlādē ar kaut ko tu nesaņem ikdienā, ar kaut ko nesaņem vidusmēra latvietis. Līdz ar to tā kā narkotika. Tu gribi atkal. Un droši vien nav pat tādas atbildes vārdiskās, kāpēc. Vienkārši ir jāpamēģina, ja ir vēlme, un tad tikai sapratīs, kāpēc cilvēki atgriežas ultrās. Jā, labāk ir pamēģināt un saprast to, kad vai pēc pirmās būs ar otrā. Ja pēc pirmās ar otrā, tad jāsāk nopietnā trenēties. Tad būs arī viss tās foršās lietas, ko cilvēks sasniedz ultrās. Galvenais neuzdod šo jautājumu šim cilvēkam finišā, jo mēs zinām, kādas ir atbildes un kā tas beigās izvēršas, vai ne?
Ir daudz sacensības, kurās reģistrācijas anketā mēs varam ierakstīt savu komandu vai ailīt atstāt brīvu vai ierakstīt kaut kā izpausties. Un tev vienmēr ir atbilde ir vīns. Nestāst man par to, kad noskriet ulti var dzerot vīnu. Šis radās, ja nemaldos, pēc brīža, kad man lika kaut kādu mazu rakstiņu uztaisīt priekš Stīnbuka žurnāla. Un tur bija jautājums, kas ir otra lieta aiz skriešanas. Un pašā pirmā reizē, kad es uzrakstīju, atbilde ir vīns, un pēc tam, protams, to atbildi bišķiņa pārveidojās, kā labāk, un tā brīža, tā kad bija komanda, atbilde ir vīns, un tā arī tas radās, un tagad tas iegājies. Nu, jā, man šeit daudziem asociējies ar tieši arī ar vīnu. Pastāst nedaudz, kāpēc tā ir. Es pat nezinu, jo pašlaik vīns ir noticis kaut kur tālāk, bet es vairs tik ļoti nereklamēju. Bet tas pirmais iespējas, kad kāda paziņo kaut kāds vīndars, kas ir tāds ne gluži ikdienas, kā saka, nodarbošanās, tad ir pirmā lieta, vīndars. Bet ne par velti es arī aizsāku šo tematu. Ir arī tāds vīna maratons, vīns un skriešanu savienojošs pasākums. Vai tu esi plānojis kādreiz šādā piedalīties? Piedalīties ne, jo maratons kā tādu man baigi nezrunā, bet galvā ir idejas, varbūt pašam kaut ko tādu uzrīkot. Šobrīd joprojām galvā ir idejas, kādā veidolā, vai tas tiešām būs tā, kad es skrienu un baudu vīnu, vai tas būs kaut kas vēl papildus tam klāt visam. Nu, rekā, mēs gaidām interesantu pasākumu, noteikti. Jā, noslēdzot šo sarunu, kādi ir tavi tālākie plāni skriešanā, vai ir plāns uzskriet kādu ultru ārzemēs? Jā, par ārzemēm es domāju, bet visam vajag tā laiku un daudz vairāk laika kvalitīviem treniņiem, tā lai iedot uz ārzemju ultrām, ir tā sajūta, kad viņš izbauda ar maksimālo prieku. Jo šobrīd es bišķiņ palaidies uz treniņiem un līdz ar to tas tā kā nedaudz piebremzētos tā kā to vēlmu skriet ārzemēs. Jo nevar aizbraukt uz ārzemēm un, notizloties un negūt nekādu prieku un tad braukt mājā tāds noskrēt un nav tādu prieku. Tad treniņi tomēr ir visu pamatā. Plus mīnus, jā. Jo, jā, tu vari izmocīt distanci, jā, tu vari mēģināt uz pieredzīt noskatīt, bet tomēr treniņi ir tas, kas tev ķermenī ļauj noskatīt to visu distanci daudz maz vienmērīgi, lai nav kaut kādu tur kritumu un tam līdzīgi. Tieši tā. Jā, piemēram, ja man galīgi nav vēlmes skriet, tad es izdomāju, ka es varētu uztaisīt kādu foršu dziesmu sarakstiņu, playlistīti, un tad man uzreiz tā motivācija parādās. Un arī Ultraspēkam ir šāda playliste, ko veido katrs viesis, kas atnāk, un jautājums tev, kādu dziesmu tu ieliksi Ultraspēka dziesmu playlistē? Man īstenībā nebija baigi daudz variantu, un īstenībā te, kad nemaldos bija pirmais Ultraspēka podcasts, man bija tā doma, ja man uzaicināt, tad galvā skanēja tikai viens variants, tas ir no Skyforger Kurbas ķēvesdās. Tā bija tā dziesma, kad tajā brīdī, kad es sāku skriet, viņi skanēja austiņās, un tajos brīžos viņas sāk skanēt, bija tāds, tā bija tāda enerģijas devojās, viss ir iespējams. Lieliski! Gribu tevi teikt lielu paldies par sarunu. Dziesma ir ielikta playlistē, tā kā visi var droši doties un klausīties un iedvesmoties saviem skrējieniem un varbūt kādu dziesmu paturēt arī kādām sacensībām, ja nu ir vēlme skriet ar mūziku sacensībās vai arī ikdienas treniņos. Gribu tev novēlēt, lai tev izdodas pavisam drīz Rīga Valmiera noskriet 100% un finišēt ar tādu ļoti labu gandarījumu sajūtu. Un jā, lai no šis nav pēdējais dieva suns un lai mēs vēl tiekamies daudz un daudz ultrās, vai ne? Jā. Tā kā tiekamies ultrās. Tikšanās ultrās.